Dāmas un kungi, kāda starpība, kādā krāsā ir automobīļus, galvenais, lai tas būtu sarkans. Un šajā gadījumā mēs runājam par šo glīto premium klases automobīli Audi SQ8 e-tron. Mēģināsim atšifrēt, ko tad tas viss nozīmē. Tātad tas ir kaut kas sportisks. Q8 tas nozīmē, ka tas ir vislielākais SUV klases automobīlis Audi klāstā, un visbeidzot e-tron nozīmē to, ka tas ir pilnībā elektrisks. Vispirms laikam jāsāk ar to, ka Audi SQ8 e-tron dienas gaismu ieraudzīja 2019. gadā, un aizvadītā gada pašā nogalē tas sagaidīja ilgi gaidīto facelift versiju, un te nu tā arī ir. Kurš gan to var atļauties, teiksiet jūs, un es jums ātri vien iebildīšu, jo tieši šāda segmenta automobīļi sastāda pusi no Latvijas elektroautomobīļiem. Cik tad tas mums varētu izmaksāt, ja mēs sadomājam, ka gribam šo skaistuli? Konkrēti šis cenu lapā ar visām papildus opcijām būtu 134 000 eiro, taču, kā zina stāstīt Audi pārstāvji, esot jau arī visādas atlaides un visādas kampaņas, tā kā, vajag painteresēties. Tā gluži nav, ka šim automobīlim zem motora pārsega būtu vieta ceļojumu koferiem. Kaut kas te ir un visnotaļ aizpildīt ir šī motora telpa, bet nedaudz par to, kas tad īsti te atrodas. Un pavisam kopā spēka agregātā mēs varam atrast 3 elektriskos motorus, kas spēj radīt 370 kW lielu jaudu. Skaidrs, ka kilovati, ja jau runa ir par elektrisko automobīlu, man gan sanāca, ka tie ir kaut kādi 500 ar kapēkām zirgspēki, ja mēs atceramies tos laikus, kad visu mērīja tieši šajā mērvienībā. Vispirms jau 10 punkti no manis par to, ka šis automobīlis gan no ārpuses, gan iekšpuses izskatās pēc pilnvērtīga automobīļa. Šeit nav tās kaut kādas dīvainās elektromobīļu pludlīnijas, kaut kādas dīvainās formas un lukturi tādi, tā kā sūkājamās konfekts. Nekādas podziņas te tikpat kā nav, ja neskaita avārijas signālu un vēl tādas lietas. Viens monitors atbild par multimediju centru, par automobīļu uzstādījumiem, vārdu sakot, tas atbild par visu, un otrs ekrāns krāsains, glīts un skārienjūtīgs atrodas zemāk, un tas atbild par automobīļa klimatu. Arī te iespējas ir daudz un dažādas. Vispārējais, stūri, apaļa, pedāļi 2, un, kas te vēl ir ļoti interesants, tas ir ātruma pārslēgs. Šeit ir rokturis, aiz kura var ieķerties pātrinājuma laikā. Un visbeidzot, pats pārslēgs, ar kuru šeit uz priekšu vai atpakaļ mēs varam pārslēgt pārnesumus. Ražotājs paredz nobraukuma attālumu šim automobīlim ar pilnu uzlādi 470 km. Vai pareizāk sakot, līdz 470 km. Kā brauksi, tik tālu arī tiksi. Ja mēs izmantosim visas S-burtiņa iespējas, tad, protams, tas saruks teju vai uz pusi. Ja mēs brauksim daudz maz saprātīgi, tad mēs tā arī nobrauksim. Savus 400 jau droši vien. 5 sekundes līdz 100 liek kaut kā tai kājai pa pedāli dzīvot savu dzīvi. Starp citu, maksimālais ātrums šim automobīlim ir 210 km/h, taču jārēķinās, ka starpības starp braucienu uz 120 vai uz 210, protams, arī jūtam ietekmēs atlikušo ceļu. Visādi citādi, perfekta vadāmība, ļoti ērti, un skaidrs, ka tas klusums. Es teiktu, labs ceļojuma automobīls, jo tādā klusumā ir patiešām patīkami braukt. No otras puses, droši vien nebūtu prātīgi dzīvot Hrušovkas vienistabas dzīvoklī un maksāt līzingu par šo auto. Taču, ja mēs to varam atļauties bez milzīga roba ģimenes budžetā, tad siekala notek līdz pat zemē. Un kā vienmēr es jums varu ieteikt tikai vienu. Pirms jūs izdarat pareizo izvēli, izmēģiniet, jo
izlasītais internetā nevienmēr atbilst patiesībai. Pats pataustīja, cita lieta – veiksmi meklējumos.